Turnīra līdervienība Mogo RSU mājās uzņems Rīgas hokeja skolu. Spērts solis uz augšu, piepulcējot labākos Latvijā palikušos šā vecuma spēlētājus. Redzējām arī Krūma spēku paņēmienu, bet tagad redzam labs metiens padodas pagaidām bez precīziem metieniem, bez rezultatīviem metieniem. Tagad Sotnieks sadod uz tālo stabiņu, bet beigās rīpa pie Kuftērina. Mogo otrās maiņas centru uzbrucēju izsita no sliedēm un neļauj pat sākt veidot uzbrukumu. Un tagad moments un Henrijs Ančs. Varam paskatīties arī no otras puses, kā Vārtsargs bija ņēmis pareizo pozīciju. Ziemiņš tikmēr šeit līdz vārtu priekšā, tikmēr Krums uz zilās līnijas, šeit tiek izsista nūja, protestē Rīdznieka noraidījums, gan šeit netiek nosilts, Bucenieks izvairās no spēka paņēmiena, šeit izspēle vārtu priekšā un vēlreiz Ivans Kuftērins. Sapērins tur steidzas pēc rīpas Kuzmiņš, šeit iespēja saspēle, bet metiens izpaliek. Bergs no zilās līnijas rikošets, rīpa tur vārtu priekšā. Ziemiņš spēlē uz zilo līniju, vārtu priekšā sprukts un garām vārtiem pārvar neitrālo zonu, ieslido uzbrukuma zonā, bet tūdaļ jau Vasiļjovs varēs atgriezties laukumā, viņš ir atpakaļ laukumā un šeit Buceniekam izgājiens 1-1 un tie ir vārti. Kārlis Bucenieks 1-0. Otrā perioda pašā sākumā tikai 36 sekundes nospēlēts un Rīgas hokeja skola izbraukumā pret Elektrānu enerģiju gūti vārti. Un tikmēr 2-0. Zibenīgi. Pēc iemetiena izdodas gūtu vārtus laukuma saimniekiem. Zaicevs ar ripu aiz pretinieku vārtiem. Mazliet netipiskā pozīcijā aizsargs, bet augumā Rāžans un Bēziņš precīzs sametiens skaidriskajā vairākumā. Un 3-0 panāk Renārds Bēziņš un pirmie vārti viņam šajā sezonā. Lieliski trāpa devītniekā Renārds Bērziņš. Tur, protams, arī Zaicevs vārtu priekšā noslidoja tieši garo vārtu vīru. Vairāk viņam nācies mačus vērot no malas. Šī tikai trešā spēle ir Trasūnam. Tur tikmēr saķeršanās laukuma centrā. Tur saķer arī Lejnieks pretinieku, norauja ķiveri. Rodrigo Berķis. Tur laukuma centrā pieaugušo līmenī ienāks dēls Mārcis un uzspēlēt ar viņu vienā komandā. Mārcis 15 gadu viņam spēlē Mogo jauniešu sistēmā tieši. Tagad vēlreiz Asumiņa vārtu priekšā. Neapmierināts šeit pamatoti Zaicevs. Noraidījums par rupjību, viens par sitienu pretiniekam ar nūju. Zaicevam savukārt tikai 2 minūšu noraidījums par rupjību. Un skaidriskais vairākums Mogo RSU. Ansons met un iemet. Precīzs metiens Kristeram Ansonam. Atkal gūti vārti skaidriskajā vairākumā viņa kontā. Otrais realizētais vairākums šajā periodā Mogo. Un 4-0 panāk Mogo ar 2-14. Viņi pagaidām vienīgie komandas aizsargi šajā sezonā, kuri tikuši pie punktiem. Tikmēr Bucenieks šeit tiek pie gūtiem vārtiem 5-0. Turpina palielināt savu pārsvaru Mogo hokeisti. Šeit vārdu gums šķietam Arturs Tutiņš, šeit kļūda un dāvana, kuru izmanto Elvis Želubovskis. Metiens jau tukšos vārtos Želubovskim, otrie vārti šajā mačā arī viņam. Savukārt Ančs palicis ir Mogo komandas rindās.
Mogo komandas vārtos. Un tiek pārspēts arī šajā spēlē. Henrijs Ančs izpaliek sausais mačs arī trešajā duelī pret Rīgas hokeja skolu. Jākopsons ieraida ripu. Gar laukuma apmāla pretinieku zonā. Vēl 4,5 minūtes jāspēlē trešajā periodā. Tagad metiens no zilās līnijas un izdodas tur vārtu priekšā pielikt Kārlim Ozoliņam. Neizdodas izcelties ar vārtiem un tie Mogo komandai šodien ir 7. Tagad ripu vārtu priekšā nebija tālu, lai Mogo komanda gūtu 8. vārtus, bet nākas šoreiz apstāties pie 7. Mogo RSU savā laukumā ar 7-1 pārspēja Rīgas hokeja skolu.